Svaigs gaiss, kustība un profesionāls atbalsts. Vēncpilī uzsākts jauns veselības veicināšanas projekts. Poliklīnika sadarbībā ar izglītības pārvaldi organizē bezmaksas fizioterapijas nodarbības iedzīvotājiem pēc 40 gadu vecuma. Man liekas, tā ir tāda problēma, ko es saskaros ikdienā, ka tiem cilvēkiem jau tas hroniskās skaits un varbūt arī darba režīms jau dod savas sekas. Jā, protams, ka tagad mūsdienās visas saslimšanas palikušas jaunākas un arī 20 plus un pat 18 plus jau viss ir, bet šajā vecuma posmā, man liekas, viss vēl vairāk sāsinās. Izveidotas 2 grupas un katrai no tām ir paredzētas 10 nodarbības. Projekts paredzēts tiem, kas vēlas uzlabot pašsajūtu, bet nezina, ar ko sākt. Vingrinājumi pielāgoti vecumam. Tie stiprina muskuļus, uzlabo koordināciju un palīdz novērst sāpes. Mēs sākam ar mazām kustībām un savu ķermeņa apzināšanos. Tas ir pirmais, un arī elpošana. Jā, jo ikdienā mums elpošana arī trūkst un cieš, un principā viss ir sasprindzināts, ja ir sēdošs darbs, tad cilvēks bieži vien neelpo, kaut gan arī ne tikai pie sēdoša, bet pie parastā darba un pie kaut kādiem sasprindzinājumiem mums daudz stresi un mums viss tā kā saslēdzās, sasprindzinās un nenotiek normāli. Ne elpošana, ne muskuļu darbs, ne vispārējais. Ķermenis nefunkcionē tā, kā tam vajadzētu. Piedaloties projektā, tiks palīdzēts ne tikai ķermenim. Rūpes paredzētas arī emocionālai labsajūtai. Kopīgas nodarbības palīdzēs iegūt ne tikai jaunas paziņas, bet arī ļaus izrauties no ikdienas un atgūt pārliecību par sevi. Mēs taču sēžam, mēs vienkārši visi esam jau nosēdējušies, pārsēdējušies. Jums šodien pirmā nodarbība? Jā, šodien ir pirmā. Kāds iespējas? Ļoti labi. Prieks, ka kāds mūs pakustina, izkustina. Un vēl tādā laikā un tādā vietā skaistā. Sevi ir jākustina, jo taču sēžot, kā mūsdienās visi sēž mājās un darbā. Protams, citiem varbūt darbs ir savādāks, bet man ir sēdošs. Organizatori uzsver, šādas iniciatīvas veicina rūpes par savu veselību. Lai arī tās ir vienkāršas lietas, bet tās pavisam noteikti sniedz būtiskus iegūmus dzīves kvalitātes uzlabošanai. Abās grupās ir 5 dalībnieki, kas nodarbību vadītājiem ļauj pievērst individuālu uzmanību katram. Mums likās, ka tas ir vairāk, tad mēs varam pakruģēt vairāk arī katram un būt tā kā vairāk omulīgai tai sajūtai. Tas ir viens, otrs varbūt arī tā apzināšanās ir vairāk un sanāk labāk nekā, kad ir liels pulks, kad mēs vienkārši kustinām kāju, nezinām kāpēc, bet to vajag, jo fizioterapeits teica. Jā, tāpēc mums vairāk ir tā apzināta vingrošana, nevis vienkārši kaut ko pakustināt, paterināt, un tad kāpēc to darīja, nezinu. Projekts radās pateicoties Jeļenas iniciatīvai. Viņa ir pārliecināta, kustības svaigā gaisā tas ir labākais labsajūtas pamats. Man liekas, sēdēt telpās vasarā, tas ir vienkārši nežēlīgi tieši mūsu īsajā vasarā. Tāpēc mums gribējas kaut kādas aktivitātes ārā. Man vienmēr piesaist darbošanās ārā. Es pati vienmēr eju pie dabas kaut kur paskriet, padarboties un taisu vingrinājumus tieši dabā. Tas, cik ļoti šāds projekts bija vajadzīgs, kļuva skaidrs uzreiz. Abas grupas aizpildījās pāris stundu laikā pēc pieteikšanās sākuma. Interesanti, ka pieteikušās ir tikai sievietes. Es arī redzu, ka sievietēm ir lielāka piekrišana. Es to varētu sasaistīt ar to, ka sievietes vairāk rūpējas par savu veselību varbūt, nekā vīrieši. Vīrieši varbūt vairāk iet vai nu sporta zāli, viņi grib lielus muskuļus uztrenēt, jābūt spēcīgiem un tā. Bet vīrieši nāk vairāk, kad jau ir kaut kas akūts, vai nu ir salūzis, vai nu jau kaut ir tādas sāpes, ka nevar ciest. Ja laiks ir labs, nodarbības notiek Jūrmalas parkā. Ja līst, tiek atrasta vieta, kur turpināt kustēties svaigā gaisā, bet jau zem nojumes.